gultnē, un tagad mēs tur visu laimi, kā saka, mēģinām dabūt savu šo deformēto gultni. Ja? Tieši tā. Bet vēl gribu dažas lietas no tīri tāds atkal mūsdienu vēl skatu punkti. Ja? Interesanti, ka šīs 10 ziņas, gandrīz visas, neprasiet man, tas ir, ko es šobrīd darbojos un pie kā es strādāju. Es ceru, ka es kādreiz varēšu jums dot labākas atbildes, precīzākas atbildes. Bet viņas katrai saistīta ar zināmu hormonālo sistēmu mūsos. Tas ir tāds vienkārši, lai jūs to zināt. Tātad, respektīvi, piemēram, ka, teiksim, pastāv viedoklis, ka viens no galvenajiem mehānismiem, kā mūsu ķermenī parādās šīs kaislības, ja, ka katrai savs hormons. Tur laimes hormons, ja, tur dopamīns, kas liek tev tiekties pēc baudes, tur ir testosterons un estrogēns, tur dzimuma, teiksim, hormoni, tur ir vesela virkni vēl citu, kuri oksitocīns, kas liek mums savukārt tiekties pēc citu cilvēku tuvības, tas atkal tiek mūsdienās ļoti spēcīgi pētīts. Un atkal ļoti interesanta lieta, draugi. Par to ir vērts palasīt mums kā mācītājiem. Jo, jūs saprotat, daudz lietas, kuras mēs ārkārtīgi garīgojam, ir ļoti bieži ierakstītas dziļi mūsu fizioloģijā. Ne? Un tas ir tāds interesants moments. Kāpēc es tos hormonus pieminu? Tāpēc, ka kaislībai un dziņai, teiksim tā. Dziņai ir viens tāds interesants, teiksim, darbības mehānismus. Un tā doma ir tāda, ar tiem hormoniem tas mums palīdz to saprast. Tā ideja apmēram tāda, ja? Ka mūsos, iedomājieties, ka katrai tai dziņai, tagad ļoti vienkāršosim to lietu, ja? Ir savs hormons. Kas ir hormoni? Ķīmiski viela, viņi izdalās lēnām, ja? Tur no kaut kādiem dziedzeriem. Ja? Ideja tāda, ja tu ilgstoši neapmierini šo dziņu, tas līmenis vienkārši ceļās. Tagad es ļoti burtiski, brutāli to aprakstu, bet idejiski. Viņš vienkārši ceļās. Tevī kāpi spiediens, kāpi spiediens. Tev vajag. To, ko tā ziņa prasa. Bet kas ir tas interesantais? Tu jau viņu ar prātu uzreiz nesaproti, ko tev tieši vajag. Vienkārši ir šī sajūta, šī specifiskā spriedze tevī. Un tad ir divas iespējas, draugi. Ja tev izdodas apmierināt, tu paēdi. Tad attiecīgi tas nokrītās uz leju, un kādu brīdi baigais miers, zināms, endorfīnu vēl izdalās, atkal hormons, ja, izdalās, teiksim, kaut kāda tur apmierinātības sajūta, mēs esam apmierināti. Bet kas ir interesanti, daba vai Dievs iekārtojas to lietu vēl tā, ka ja tu ilgstoši nevar dabūt kaut ko, tas hormonu līmenis uzkāp, un tad viņš vienā brīdī kļūst bezjēdzīgs. Jūs saprotat ideju, tu nevari dabūt, nav tā ēdiena, nav tā banāna. Tad jūs zināt, ko organisms dara. Viņš pats viņu uz brīdi iepauzē, ja? Viņš vienkārši izlīdzsvaro to lietu, viņš vienkārši uz brīdi nokrītās tā sistēma, un tev liekas, es visu esmu atrisinājis, man vairs negribās ēst. Jūs zināt, vai ne? Tu sāc gavēt, ja? Pirmā dienā gribās ēst, otrā dienā gribās ēst, trešā dienā tu sāc domāt bāds. Tīri labi tieku galā, ja? Tu uzdzer vēl ūdentiņu virsū. Ir kārtībā, es esmu baigais džeks, ja? Es esmu ticis galā ar savu izsalkumu. Tā nav, tāpēc, ka tā ir pauze, vienkārši. Atkal, ne? Dziļa gudrība. Ja tu nevari dabūt uzreiz to lietu, tad nav jēgas tev sadedzināt sevi. Bet, ja jūs turpināsiet ignorēt to impulsu, tad vienā brīdī tā sistēma vienalga ieslēdz, un viņa ieslēdz katreiz aizvien spēcīgāk un aizvien spēcīgāk, kamēr ir divi varianti. Vai tu dabū to, ko tev vajag, vai vienkārši visu sistēmu noiet pa burbuļu. Ja? Tu piedzīvo kaut kādu pilnīgu krahu, un iespējams pat pilnīgi iznīcību. Jā, pajautāt, vai tam ziņām ir kaut kāda hierarhija, kuras? Redz, šeit tas interesantais. Zinātniski jā, un no evagrī vēl jo vairāk jā. Tātad zinātniski primārā ziņa ir baudas sistēma. Pats primārais drives ir baudas drives. Tāpēc, ka viņš izdzīvo bāziskāko no visiem bāziskākajiem uzdevumiem. Vienkārši dzīvot. Un tas pārējie drive darbojas uz šīs te baudas sistēmas pamata. Kādā veidā tas notiek, draugi? Un ja mēs šito, piemēram, šito jūs varat izlasīt pie manas pieminētā Csikszentmihalyi, bet to jūs varat izlasīt pie daudziem citiem cilvēkiem, kas mūsdienās pēta, piemēram, atkarības. Un viņi raksta interesantu lietu. Ideja tāda, kā darbojās baudas sistēma. Baudas sistēma darbojas sakojoši. Tu ej, tagad piedodiet, ja, pielietosim mazliet to evolucionāru aspektu. Ja. Tu ej pa savu mežu, un tu skaties, banāns. Banāni ķekar savu. Ideja tāda, kam ir jānotiek tevī, lai tu kāptu augšā kokā ēst banānu? Uzminiet.
Ziniet, kas mūsos notiek? Ieraugot iespēju ēst banānu, ieraugot iespēju gūt baudu, mūsos izdalās dopamīns, hormons, un šis hormons rada mūsos īpatnēju stresu, kas vienlaikus pats par sevi ir patīkams. Tas ir interesanti. Ja tev būtu vienkārši stress, tu aizbēgtu no tā koka prom. Bet ja tev tev būtu vienkārši patīkama sajūta, tu palikt pie tā koka. Iedomājieties, forša sajūta. Eju garām banānu kokam vienmēr laba sajūta paliek. Ideja, ja? Tev nav nekas tev jau jādara. Ne? Tev ir stress kaut kāds. Tev patīk pie tā koka tur riņķot no vienas puses. Un no otras puses tev kaut ko gribās darīt. Un tad finālā tu kāp augšā un ņem to banānu un tu viņu ēd. Un tad tev tas stress mazinās. Tas ir kā darbojas baudas sistēma. Un padomājiet par to, cik tas ir interesanti. Tas nozīmē tā perspektīva, tātad cerība gūt baudu pati par sevi ir bauda un stress vienlaikus. Un tad jūs varat redzēt, draugi, šo lietu tik perfekti, piemēram, pie vienas no idiotiskākajām, lai gan mokošākajām atkarībām, kādas mēdz būt, azartspēles. Cilvēks, ko viņš dara? Viņš stāv pie savu sēžu vai vienalga, pie sava automāta, vai ne? Prāts saprot, ka tas viss ir naudas atņemšanas instruments. Prāti, jo mēs to saprotam. Bet tas nelīdz neko, tāpēc, ka dopamīns vienkārši cirkulē. Kāda ideja? Es dabūšu švimnestu, vai ne? Es tūlītās man uzskatīs tie skaiti. Es pilnīgi jau jūtu, saprotat, jā, ka tūlīt ir jānāk, ja, kaut kam. Saprotat? Un tas rada baigo iekšējo stresu, tādā ziņā, ka viņš jau nesēd, viņš saka, es tur atpūšos pie tiem automātiem. Jā, nav taisnīgi. Viņš tur izņemt ārā, viņam rokas trīc. Kāpēc? Tāpēc, ka tas visu laiku bijis nenormāls iekšējais hormonāls process. Viņam ir nenormāls stress, lai to stresu mazinātu. Un reizē tā kā, saprot, tā ideja, vai ne? Es gaidu, tūlīt būs. Es norauju kloķi. Brrrr. Nogriežās ciparī. Plum. Nav. Tad, kad es norauju kloķi, draugi, es gūstu ko? Es gūstu primāru atslābinājumu tam savam stresam. Tā ideja tāda, vai ne? Iespēja gūt baudu manī rada nemieru. Ņemiet citu piemēru, vai ne? Teiksim, seksualitātes ziņā tas ir ļoti tipiski. Tas vien, ka tu iedomājies, ka tev tas varētu tūlītās būt, tev jau ierosina. Pats par sevi, saprot, vēl nekā nav. Bet tā jau ideja tīri neko, interesanti. Un tev slēdzās iekšā kaut kāds zināms sistēmas. Un šīs sistēmas tev liek to tiekties. Un tev rokas trīc, saprot, jo tev vajag to lietu. Tu nevari mierīgi nosēdēt, tev nav patīkami, bet tev arī nav nepatīkami. Tā ir tāda ļoti pretīga stāvoklis, kurš tev liek darboties. Mēģināt šo baudu gūt. Un finālā, kas ir atkarība? Atkarība ir situācija, kurā tev ir tāds stress, ja tu nedzer, tev vienkārši kāp kaut kāds stress augšā. Un tev liekas, man tas ir jādara. Neliekās tā, tas viss notiek kaut kādos pusautomātiskos līmeņos. Bet tā doma, vai ne? Kaut kāds tāds nemiers, nav nekā, nav laba sajūta, vai ne? Un beigās tu iedzer un tu saproti, tu jau sen jau tev vairs nav tās sākotnējās eiforijas, kas tev varbūt tur bija, bet tu esi laimīgs un pateicīgs par to, ka tev tas stress ir nost. Tādā ziņā, ka tu varēji noraut kloķi. Tev vienkārši tas vien jau deva primāro, tas banāns ir tukšs, bet tu viņu turpini košļāt, tāpēc, ka tas ir kaut kāds veids, kā no tā stresa tikt vaļā, bet to stresu tev rada pats tas banāns. Jo tev liekas, ka tūlīt būs bauda. Un tu viņu nevar dabūt, un tas tev besī ārā, es ļoti atvainojos, bet tu viņu vienalga mēģini to banānu tur košļāt, jo tāpēc, ka kur lai es liekos ar to stresu? Tas banāns ir vienīgais, kas man dod cerību, ka es to stresu mazinu. Un tas ir, kas ir apburtais loks. Ja? Tāpēc es atbildētu, sacītu, ka principā šī ir primārā sistēma, jo, piemēram, manis pieminētā seksuālā sistēma, vai, piemēram, manis pieminētā resursu vākšanas sistēma, vai, piemēram, augstākās sistēmas, piemēram, lepnība, ja, kas saistās, slavaskāri pieņemsim, ja, kas saistās ar to, ka man ir svarīgi tas, ko citi cilvēki domā. Ja, ja viņi man paslavē, es jūtos labāk. Ja viņi man nepaslavē, man ir nenormāls stress. Kā lai es tiek no šī stresa vaļā? Ja? Te ir tas pats princips. Tādā ziņā viņas ir hierarhizētas. Viņas ir hierarhizētas. Rījība, kā senie tēvi mums saka, rījība ir visa pamatā. Ja vien mēs saprotam, kas ir rījība. Rījība ir šī te baudas sistēma, kura ir pašpietiekama. Kādā nozīmē tas automāts
pats rada stresu, kuru viņš piedāvā atrisināt. Alkohola trūkums rada stresu, tīri fizioloģisku, starp citu, beigās. Kad atkarība jau ir fiziska, tas jau fizioloģiski. Man trūkst šī nikotīna, man trūkst šīs vielas. Tas rada manīs... Jā, ko? Tā ir mākslīga lieta, bet ideja tāda, lai to stresu mazinātu, es lietoju tieši to, kas man to stresu īstenībā sākotnēji radīja. Kā trūkums man to stresu radīja. Un tas ir tas, kāpēc es varu... Tas ir tas kaut kādā brīdī viņš var izraisīties, teiksim, tas ir tā atkarība tāpat, bet viņa var arī neizraisīties. Protams, precīzi. Līdz ar to, teiksim, tas... Ar dziņām tas ir diezgan mākslīgi saistīts. Nē. Ar dziņām tas ir saistīts tādā nozīmē, ka tā dziņa saka tā. Man piemānīta kaut kādā. Jā, nu tas eņģelis ir piemānīts, un tādā brīdī viņš kļūst par mocītāju. Tad, kad tā dziņa, principā, īsi sakot, ikreiz, kad šīs dziņas noslēdzas pašas sevi, nu tādā nozīmē, ka tā vietā, piemēram, seksualitāte vai, piemēram, mantrausība. Ideja tāda, nodrošināties ar resursiem. Ļoti laba lieta. Bet tad, kad tu jau sāc cerēt, gūt baudu no tā, ka tev nepārtraukti ir vairāk mantas, respektīvi tā sistēma noslēdzās pati sevī. Tur uzslāņojās rījība virsū. Tu kļūsti rīīgs seksuālā ziņā, tu kļūsti rīīgs slavas ziņā, tu kļūsti rīīgs mantas ziņā un tā tālāk. Tad sākās problēmas, jo šīs dziņas kļūst par to, ko tūkstnešu tēvs sauc par dvēseles kaislībām. Jūs dzirdējuši šos vārdus, bet oriģinālais vārds ir pathē. Pathē esat dzirdējuši, ne? Un pathē faktiski nozīmē ciešanas. Un mans piedāvājums ir dvēseles mokas, mocības. Dvēseles mocības. Tās kļūst par mocībām. Jo faktiski tu mēģini to tukšo banānu tur zelēt, un īstenībā tas ir māms. Tas ir baigais māns, bet tu nevari izrauties, jo tāda sistēma ir ļoti spēcīga. Viņi ir ieciklējusies pats sevi. Pamatā viņi tā skaistas faktiski ir kaut kas mākslīgs. Jā. Kaislis, nu labi, tad ejam uz priekšu. Kaislis, es par tiem hormoniem tikai gribēju pabeigt tādā ziņā, ka tad, kad mēs ilgstoši nedabūjam, tad mēs tā kā atkrītam uz brīdi atpakaļ, bet viņi vienalga sevi piesaka, tā kā esam ļoti uzmanīgi. Viņiem gandrīz vienmēr ir vajadzīgs sevi kaut kādā veidā realizēt. Ja? Tas ir kā viņi ir fizioloģiski uzbūvēti. Bet kas ir interesanti, tūlīt par tām kaislībām, es gribu jums to izstāstīt. Ideja ir tāda, draugi. Piedodiet, es nemāku visu pateikt pietiekami ātri. Tad, kad mazs bērns piedzimst, viņš nezina, ko viņš grib un kas viņam ir vajadzīgs. Viņš vienkārši raud. Un tie ir viņa vecāki, kuri sākumā vienkārši uzmin. Vai viņš raud tāpēc, ka viņš nav paēdis? Vai viņš raud tāpēc, ka viņam biksēs kaut kas ir? Vai viņam ir augsti? Vai viņam ir karsti? Vai viņš grib gulēt? Vai viņš grib celties? Viņš to nezina. Viņš zina vienkārši, ka nav labi. Un šeit ir tā iespēja veidoties kaislībām. Dziņas ir vienkārši hormonāla sistēma. Viņi vienkārši rada manī stresu. Ja tu ilgstoši neesi dabūjis seksuālas attiecības, ja tu ilgstoši neesi piepildījis savu to un to, viņi vienkārši rada tevīs diskomfortu. Bet kā tu viņu mēģinās apmierināt? Būs bieži vien atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Jā, vēlāk jau bērns sāk sajust atšķirību, ja, vai viņš grib ēst, vai viņš negrib ēst. Bet ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka māte viņam ir iemācījusi to lietu. Lūk, ja tev ir diskomforts, un tev iedod knupīti, tu pasūkā viņu. Un diskomforts pāriet. Tev iedod pudelīti, tu padzeries, un tev viņš pāriet. Secinājums, ja tev dzīvē ir diskomforts, ko tu dari? Tu paņem knupīti vai pudelīti? 35 gados bežīgi cits knupītis, tur kaut kāds tur aizdedzināms, bišķi citu pudelīti, bet princips tieši tas pats. Visu stresu es mēģinu šādā veidā mazināt. Un tas ir, kas ir kaislība, draugi. Kaislība ir dziņai uzslāņojies virsū viens paterns vai tātad viena schēma,
kā mēs šo ziņu apmierinam. Un tas var rasties ļoti dažādos veidos, ļoti dažādos gadījumos. Un tas ir tas moments vislielākais, ka viņi iet par riņķi vispār, tad vispār vāks. Tad tas demons mūs vienkārši tur plosa gabalos, un mēs esam pilnīgi nekontrolējami. Sliktākajā gadījumā tas nav tik traki, labākajā gadījumā tas nav tik traki, ja ne, bet situācijas ir ļoti dažādas. Un te man gribētos vēl vienu lietu pateikt. Ja man būtu tāfeli, tad es zīmētu, reku man ir dziņa augšā un bulta pret mērķi. Nevajag tagad, ne. Apakšā ir mērķis, ja dziņa rāda uz mērķi. Bet pa vidu iestājas grēks. Jūs zināt, kas ir grēks? Viens no labākajiem grieķu valodas vārdiem. Hamartieri. Novirza no mērķa. Tas dziņas enerģija tiek novirzīta uz kaut ko citu. Finālā šī dziņa nevis tev liek to labo mērķi sasniegt, tu vienkārši tu paēdi un liecies mierā, tu esi dzīvotājs. Nē, tu nevar vien atrast labāko veidu, kā to darīt. Tas ir, kas ir hamartija. Dziņas enerģija tiek novirzīta kaut kādā citā veizienā. Nedod Dievs, viņi tiek uztaisīti par apli. Tad ar tevi vispār ir cauri. Ja? Un tad, kad dziņas enerģija ir novirzīta, tāda sašķiepta dziņa, grēcīga dziņa, kritis eņģelis kļūst par dēmonu, grēcīga dziņa kļūst par kaislību. Ja? Un faktiski tās ir dziņas deformācijas mūsos. Tās ir šo sākotnēji pozitīvo programmu izkropļojumu. Un tagad jūs saprotat, tas traģiskais ir, ka ar tādu pašu spēku, ar tādu pašu enerģiju, tikpat neatlaidīgi, kā, piemēram, dziņa liek mums to pozitīvo lietu darīt, tā tagad viņa mums liek darīt to slikto lietu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas virziens ir cits. Ja? Mēs esam iemācījušies, diemžēl, visas lietas risināt ar vienu un to pašu knupīti. Un jūs pazīstat tādus cilvēkus. Un tas, pazīstat sevi, tas ir tas, ko Tūkstneša tēvi teica, draugi. Gandrīz katram cilvēkam ir viena dominējošā kaislība. Tātad ir viens celiņš, uz kuru viņš liek visu savu cerību. Stresa brīdī tas ir, ko viņš dara, tas ir, ko viņš visbiežāk dara, tas ir, no kā viņš nemitīgi netiek vaļā, un tas ir beigās par vienīgais, par ko viņš domā. Ne, tās citas kaislības viņā arī ir, skaidrs, bet šī ir dominējošā lieta. Un jūs saprotat ideju. Tūkstneša tēvi bija žēlsirdīgi cilvēki. Viņi bija žēlsirdīgi cilvēki, tāpēc, ka viņi teica tam māceklim, kas tur atnāk, viņš teica, tu, veco zēni, tu nezini, ar ko tu cīnies. Un kamēr tu nezini, ar ko tu cīnies, tu veltīgi cīnies. Tu domā, ka tava problēma ir tā, ka tu nepareizi uzvedies? Nē. Uzvedība ir tikai rezultāts. Tev jāskatās dziļāk. Tev ir jāiepazīst tie zvēriņi, kas mājo tevī. Tev ir jāiepazīst šī lieta. Tev ir jāatpazīst tie ceļi. Un tad tikai tajā sākumā, tikai tur, kur tā kaislības, es atvainojos, tas jauks, tā dziņas enerģija, kur viņa tiek novirzīta, tur pašā sākumā tev ir tā šanse viņu tā kā mēģināt novirzīt citur. Bet ja viņi ir novirzīti, draugi, tad vienkārši viņu noštopēt ar gribas spēku, tev praktiski nav cerība. Nē, uz brīdi to var. Uz brīdi to var. Bet tad, kad kaislība ir palaista, tad viņu apturēt ir praktiski neiespējami. Ziniet, kāpēc? Atgriežos pie hormonālās sistēmas. Tāpēc, ka tad, kad tev jau parādījusi baudas sistēma, saka, tūlīt būs. Es tikšu pie savu datoru, un es atkal tās bildītes varēšu skatīties, un atkal šķirt, un atkal cerēt, ka tā nākamā būs smukāk, un vēl smukāk, un vēl smukāk. Un skatos, jau stunda pagājusi, un es ceru vēl smukāk dabūt, un rokas trīc, bet es gribu vēl smukāk dabūt. Tas, kad tas jau tevī būs ieslēdzies, tas stress, patīkamais stress ir jau tik liels, ka tavas smadzeņu augstākās struktūras, un to var atkal fizioloģiski pierādīt, tavas smadzeņu augstākās struktūras vienkārši atslēgt. Jo stresa līmeni tu vispār nespēj domāt. Un tāpēc tas cilvēks saka, viņš saka, es dabūju algu, un tās pašas dienas vakarā es esmu viņu nospēlējis automātu. Un es atčohnos, es ļoti atvainojos par šiem primitīviem vārdiem, tikai tad, kad es esmu izmests laukā. No tās spējas nav. Un ziniet, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tas tā arī dzīvajā dabā, draugi, ir. Normālos apstākļos dzīvajā dabā dziņas limitējums ir ārējs. Paklausieties mani, šī ir ļoti svarīga ideja. Normālos apstākļos limits ir ārējs, kuņģa izmērs. Nu, cik tu vari ēst to babu?
ārējs, nu, tu tur dabū to seksuālo impulsu, ja? Pēc tam tev ir atslābums, tu gribēdams nevari to darīt pēc minūtes vēlreiz. Tie ir ārēji limitējoši apmēri. Bet cilvēks ir tāda būtne, kura var nepārtraukti meklēt jaunus un jaunus un jaunus veidus, kā savu kaislību apkalpot. Un redziet, ja eņģelis man palīdz iekļauties pasaulē, tad dēmons liek man visu pasauli paverdzināt, visu naudu izdot, visas savas attiecības sagraut, lai tikai es varētu apkalpot šo savu kaislību. Tik spēcīgs ir iekšējais impulss. Un tūkstneši tēvi teica, tev šitā lieta ir jāsaprot. Un tikai tad, kad tu būsi aizracies līdz tai kaislības saknē, tikai tad, kad tu būsi pamanījis, kā viņi tevī darbojas, kad tu spēsi viņu noķert jau pašos pirmajos sekundēs, kad tev pirmās kaut kādas ierosas rodās, kad tev vispār rodās kaut kāds pirmais stimuls, tur vēl tava loģiskā domāšana bišķi darbojās, tur vēl tu vari tverties pie lūkšanas un tu vari pievērst savu uzmanību Kristumu. Un tas var tev izraut laukā. Bet ja tu uz to banānu skatīsies ilgāk par 3 sekundēm, tad viss. It sevišķi, ja tev tas ir jau paradums, tad tas ir viss. Viss. Pēc tam tu atšaknīsies tad, kad banāns būs apēsts. Labākajā gadījumā. Cik, manuprāt, interesanta, gudra ir šī tūkstneša tēvu sistēma. Ja mēs uz viņu paskatāmies no šāda te, varbūt mazliet neparasta mūsdienīga skatu. Droši, jā, protams. Vai tas saukt Abrahama Maslowa piramīda nav viens atvasinājums no šī? Es iedomājos, jā, ka kaut kas tur ir kaut kāds interesants paraugs. Jo faktiski tas ir tas moments. Kaut kā viņš tur iet uz augšu. Jā. Kaislība šai gadījumā tātad būtu definējams kā zināms filtrs vai prizma, vai, ja gribat, kā vēl to nosauc, kas sākotnēji labo un pareizo nolūku vai enerģiju, kas mūsu dvēselē darbojas, ievirza destruktīvā virzienā. Un tādā veidā labais top ļauns. Vai izsakoties šai senajā valodā, eņģelis krīt. Nepilda vairs sākotnēju uzdevumu, bet sāk darboties, sabuntojās pret radītāju, sabuntojās un sāk pildīt savu pilnīgi neatkarīgu uzdevumu. Jā. Rezultāts ir tāds, draugi, ka kaislība rada mūsos mokas. Kaislības rada mokas. Tās izraisa postošas sekas pasaulē, jo īstie mērķi netiek sasniegti, vai tiek sasniegti ļoti izkropļotos veidos. Un tās rada postošas sekas cilvēka garā, jo šis gars samierinās ar šo situāciju, pieņem aplamus uzdevumus, sāk realizēt aplamus mērķus un kalpot tiem. Tā vietā tātad, lai šīs kaislības vienkārši stimulētu mūs augt un veidoties, mēs sākam viņām vergot. Un tās kaislības, ja jūs iedomājaties, ka tie tādi monstriņi mūsos, ja, viņi to garu, kas mūs saista ar dievišķo debesu ceļu, to garu vienkārši haps, noķer un saka, tu tagad apkalposi mūs. Viss, ko tu darīsi, tu apkalposi mūs. Ja? Viss tavs intelekts, viss tavs zināšanas būs tajā, lai tagad dabūtu savu budelīti vai knupīti. Ja dziņas sākotnējie mērķi rada cilvēkā izaugsmi, tad šie sakropļotie, novirzītie, grēcīgie mērķi noved pie aizvien pieaugošu sajukumu un frustrācijas. Un rezultātā tūkstneša tēvi, kā jau sacīju, runā par to, ka cilvēka gars tiek pakļauts kaislībai, cilvēks kļūst nebrīvs, un situācija paradoxāla, jo iznāk, ka cilvēks pats sevi ierobežo, neļauj realizēties tam, kas viņš patiesībā ir, un viss laiks un enerģija tiek ieguldīti vienā iluzorā virzienā, kas nekur neved. Vēl ir svarīgi sacīt, ka kaislība ir parazītiska. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas spēks ir dziņas spēks. Jūs saprotat ideju, ja? Tas spēks ir nevis autonoms, viņš ir parazītisks, viņi parazitē. Tikums, netikums. Jā. Ļaunais šeit parādās atkal kā labā trūkums vai labā deformācija, vairāk vai mazāk. Ja?
Un tas nozīmē, ka tas izskaidroja, manuprāt, arī to, kāpēc ar kaislībām ir tik ļoti grūti tikt galā. Tāpēc, ka jūs saprotat ideju, ja tu nezini to mehānismu, ja tev nav nekā, ko viņam likt pretī, tad faktiski tu cīnies ar vienu eņģeli, ar vienu labi par dēmonu tapušu eņģeli, bet tu saprotat, tu cīnies ar spēku, kas ir vienmēr gudrāks par tevi. Tas, ka Tursneša tēva teica, vai ne? Tu patiesībā to vēlnu tā īsti nevar uzvedēt. Tu vienīgais, ko tu vari darīt, tu vari pieplakt pie Kristus. Tu vari pieplakt pie Dieva, tu vari turēties tajā gara līmenī ļoti spēcīgi. Bet ja tu tagad mēģinās to vēlnu, tu tagad viņam vienkārši stāvēt pretī un tagad tur cīnīties ar viņu, ja? Viņš to samalsmut lupatās. Viņš ir gudrāks par tevi, viņš tev piemānīs, viņš ir spēcīgāks par tevi, viņš tev labāk pazīst nekā tu pats. Ja? Visi šī interesantie tēli, kas faktiski runā par to, ka tu dziņai jau pretī izstāvēt nevar. Kāpēc pēc definīcijas dziņa nav domāta, lai viņa pretī stāv. Viņa domāta tam, lai viņu īsteno noteiktos veidus. Bet tur visur ir tas parazīts, kas to dziņas enerģiju izkropļo, un rezultātā tu ej pretī kaut kam pilnīgi citam. Ok. Ok. Varbūt 5 minūtes, tad esam pauze, ne? Jā, tieši tā, jo arī ir loģiski viens. Dziņas vajag apmierināt, ja?